tehniskie jautājumi. Runājot par hostingu un domēnu, vai pietiek affiliate marketingam ar minimālo hostinga paku, kas ir, nezinu, kaut vai 1 gigabaits lapē, lai uzturētu? Visi piedāvā ātri. Jautājums laikam pie manī. Redzi, ka tas ir jautājums, kāda atšķirības starp VPS serveri un parasto hostingu. Shared hostingu, jā. Jā, mums pašiem ir gan tāds. Pirmkārt, arī es varu pateikt, ka VPS, uzsākot savu affiliate karjeru, noteikti nav vajadzīgs, jo tās būs liekas problēmas, tāpēc, jo VPS tev jāadministrē pašam. Vismaz lielākajā gadījumā ar kompāniju, tādu, kas sniedz VPS pakalpojumus, cik es kontaktējies, tā ir. Viņi tev viņu uzstāda, bet tālāk par drošību, regulāriem updateiem un visu to tu atbildi pats, viņi par to vairs neatbild. Protams, VPS-am var būt lielāks resurss, visa jauda, kas ir pieejama, pienākas tev, neviens tev netraucē pēc būtības, jo tas ir pilnīgi tā kā, tas var fiziski atrasties vienas kastes, bet tas pilnīgi tie resursi izdalīti tev, tie ir tavi, izmanto viņus kā vēlies, kaut vai tur ir noslodzē līdz galam visu laiku. Ar parasto hostingu atkal šis ir daudz vieglāk, un arī parastiem hostingiem, piemēram, kā ārzemēs, HostGator, ko mēs arī ļoti daudz izmantojam, viņam ir, ideāls tas C panelis, ļoti elementāri arī tādiem, kas iesāk, tur WordPressu var uzstādīt pāris minūtēs. Es pat uzskatu, ka C panels ir tāds visdraudzīgākais, man liekas, man affiliētām tur jāskatās, jo citos parasti rodās problēmas. Bet tas man arī personīgi case studies, neteikšu ar kuru konkrētu projektu, bet man uz HostGator ir bijis tā, ka jāuzmanās ir, neuztaisīt tādu lapu ar tik crazy trafiku, ka tas uztais viņam šausmīgi noslodzis serveri, tāpēc, jo tā kā tas ir hostings tāds, kur tu dali ar citiem cilvēkiem, šo serveri. Viņi ļoti skatās, lai kāds baigi neizlikt un neuztaisīt pamatīgi noslodzi, jo, ja kāds to izdara, tas, traucē pāriem, un viņi to bano ārā, piemēram, HostGators izbano brutāli ārā, viņi noslēdz to kontu. Bet, tas ir ļoti retos gadījumos pie tādiem heavy projektiem, ja tu viņus uzliec tāda parastā hostinga, bet... Tavā gadījumā, man liekas, es atceros, ka tu stāstīji, tur bija tā, ka ļoti liela nenormāli apmeklētāji sarežģītu, risinājumu tehnisko, kas tiešām uztaisīja. Bet noteikumos jau visi hostinga plāni bez mazliet paredz neierobežot trafiku. Trafiks, jā, tas ir, cik tev cilvēki atnāk dienā vai cik tos gigabaitus iztērē, tas ir trafiks. Bet serveri noslodzi, tas jau ir pavisam cits jautājums. Tas nav atrunāts. Vai arī ir atrunāts? Viņš ir atrunāts noteikumos, kurus parasti nelasi, jā. Tas ir atrunāts, piemēram, ja tur 20% no servera tur procesora jaudas pārtērē, tad viss cauri viņu nobano. Bet noteikti es sākumā pats, sākot no nulles, nekādā gadījumā neņemtu VPS, ņemtu parasto vienkārši kaut kādu hostingu. Diska vieta? Kas? Diska vieta? Diska vieta patiesībā skatoties pietiek ar gigabaitu kaut kādam projektam elementāri. WordPressam 10 megabaitus. Skaties, tur iemet bildes, kaut kāda datubāzes, tev vēl ir varbūt kādu papildus projektu. Pasaucām Rinaldu top of, varbūt hosting serveris. Tas pat, tu jau minēji HostGators. Jā, tas jāatzīmēs Latvijā, es izvēlētos serveris LV. Jo atkal tas kaut kā mēs pašiem izmantojam, bet es ļoti labas atsauksmes arī, man liekas, par to pašu Nano dzirdējis, ka ir okei. Uz tādu sitienu neiedomāšos. Ir daudz šo dažādu, hostingu pakalpojumu sniedzēju. Principā, Googlē meklējot, tur, teiksim, tie, kas ir pēc hostinga top pozīcijās, tur varbūt arī varētu būt. Tas, ko es gribētu pateikt, piemēram, vienkārši man pieredze bija PageZone. Bija tāda, es neko negribu teikt par džekiem, bet viņām noteikti tur cīnās visi noteikti, bet, ļoti uzmanīgi ar viņu, jo tur, teiksim, bija tā, ka man vismaz 4 affiliēti vienlaicīgi teikuši, ka tur valkās un kaut kas neielādējās. Es nezinu, kā tur ir problēma. Ar WordPressu vispār šī ir problēmas tādiem riktīgi maziem hostingiem jābūt uzmanīgiem, jo viņiem varbūt baigi seksīgi tie noteikumi, ka viņi piedāvā daudz vietas un pa mazām cenām. Bet tajā pašā laikā viņiem varbūt maz serveru resursu un WordPress, ko daudzi affiliēti izmanto, ir diezgan rīgs īstenībā pret resursiem, un viņš ātri viņus var apēst, un lapa var sāk konkrēti vilkties un pat nelādēties. Tad ir vai jāizvēlās tādos hostingos, teiksim, lielāka paka, ar tādu rezervi, kā saka, lai ir tā rezervi. Es labāk ieteiktu uz kādu nopietnā hostinga mazāko paku tomēr ņemti, nekā uz tāda maza hostinga pakalpojumu sniedzēja lielu paku. Mēs paši lietojām visaktīvāk serveri. Jā. Mums ir gan VPS pie viņiem, gan arī parastajos dalīties. Un, var teikt tikai labākos vārdus. Dažreiz tur varbūt tik kaut kas ar atbalstu, tur varbūt ātrāk gribētos, tur bija... Jā, atbalsts ir okei.
Nu, reizēm tas, ka varbūt tur notiek kaut kādi update, bet viņi parasti laicīgi paziņo, piemēram, ka naktīvs kaut kādu tur stundu varētu būt. Bet nu nekad nav bijuši tādi, nu, kad lamāties gribas. Jā. Tā nekad nav bijuši.